Labvakar, cienījamie viesi, mākslinieki, mākslinieku līdzjutēji, žūrija. Mēs esam šeit sanākuši, lai atklātu Ogres novada mākslinieku izstādi. Kā jau šeit rakstīts, lūkojoties šīs izstādes nosaukumā, kādam šķist, kad mēs rādām mākslinieks. Bet visi zinām, ka mākslinieki ir ļoti cieši saistīti ar saviem darbiem. Mēs rādām gan māksliniekus, gan viņu darbus. Es gribētu lūgt Ogres novada mēru Egilu Helmanu varbūt pāris vārdus pateikt. Prieks jūs redzēt tik kumā skaitā. Kāds jūs stāstīja, ka uz muzeju vairāk mēs nenāk, bet tas ir, cik jūs esat daudz. Es gribu pateikt lielu paldies pirmām kārtām māksliniekiem. Ir stāsts, kuru mēs varam izstāstīt tikai mēs. Ir daudz stāsts, ko izstāstīt galvaspilsētā, bet to, kā mēs dzīvojam, kā mēs šeit elpojam un kādi mēs esam, to stāstu esam izstāstīt tikai mēs. Ir ļoti būtiski, ir novada pētniecība, ir būtiski pacelt mūsu šīs vērtības, un novadā ir ļoti brīnišķīga muzeja jaunā pārmaiņu komanda, kas strādā uz to, lai jūs sapulcinātu kopā un izvērtu šīs vērtības. Tā kā jums visiem paldies, un lai mēs varam baudīt, un uz to neapstātos, tad būtu nākošās izstādes. Un lai šeit veidojās tāds pamats, kur var mākslu un vēsturi un fotomākslu plaukt. Un tas ir būtiski. Tas ir būtiski, kad ir vieta, kur jūs varat atspērties. Un ir būtiski, lai jūs varat parādīt un jūs ieraudzītu citi. Paldies! Redzēt, ka kuplā skaitā, un jā, tad mēs bijām pieaicināti vērtēt šos te darbus, kas bija iesniegt laikam 51 kopā, un uzmanīgi vērtējām, un tajā vērtēšanas procesā patika ļoti tas, ka mums diezgan līdzīgi arī saskanēja domas un izpratnē par to, kas ir iesniegts un kā to visu varētu atlasīt un izvietot. Tiešām pašu svarīgāko jau pateicu, ka tiešām bija ļoti izteikti labi darbi. Nevis atvešu miljonos, bet tā teiksim. Jā, paldies arī žūrī. Šis bija ļoti interesants process, interesanta dalība, interesants redzēt mākslinieku darbus, pieteikumus, tiešām kvalitāti var uzteikt. Un arī interesanti bija skatīt šo dažādo mediju un veidu mākslu darbus, kur tika iesniegti, tad tika arī tādi amatnieciskāki darbi iesniegti, gan arī profesionāli mākslinieku sniegums, tikai rāda šo bagāto mākslas kopainu, kas arī ļoti priecēja. Tā kā paldies arī māksliniekiem, paldies Ogres muzejam par aicinājumu šo te atbildīgo darbu veikt. Jā, paldies. Gribējām tādu plašāku ainu Ogres novada mākslinieku parādīt, un tāpēc mums bija jāiet ārpus izstāžu zāles. Un tad izvēle bija diezgan grūta, bet kaut kādā ziņā šis darbs un arī otrs iesūtītais parādīja šo personisko pieeju. Tātad ir šis redzējums, ir konceptuālais, ļoti personiskais, un šajā konkrētajā darbā ir atspoguļots viņas vecais tēvs. Varbūt pastāstīt mazliet tiešām autora puses, un tad mēs papildināsim to konceptuālo redzējumu. Jā, konkrētais darbs tapa posmā, kad mans vecais tēvs lēnām atsvešinājās pats no sevis, un viņam pazuda tas sakars ar dzīvi. Un tad es vēlējos to attēlot, jo tā vide, kurā viņš visu šo dzīvi atradās, ļoti saistījās tieši ar viņu personību. Tā vide visu bija tā kā tas viss bija ūvis par visu. Un jā, es uzkluzināju šo darbu, un sanāca netiešām kā pareģojums, un aptuveni pusgadu vēlāk viņš arī aizgāja no mums. Kā Jānis, piemiņu un kaut kā to pašu personu iekapsulēt.
darbā. Jā, un kaut kādā ziņā arī šis darbs ir glezniecisks, bet tāpat laikā arī dokumentāli fotogrāfisks, bet arī tāds diezgan laikmetīgs, ka tajā vizualizācijā. Un kaut kādā ziņā arī, kad autore ir jauna, mūsuprāt arī šo izstādi veidojot jaunam autoram varētu dot šo impulsu, tā kā veidot izstādi un konceptualizēt un arī veidot varbūt jaunus darbus. Un tas arī kaut kādā ziņā bija tāds mūsu lēmums. Bet varbūt tālāk pastāstīt arī par tiem citiem, starp kuriem mēs tā kā vērtējām, kurus vēl varētu iekļaut, mums ir arī citas simpātijas. Es dažus vārdus vēl gribētu šo te. Skatoties uz autoru un uz to darbus, jāsaka, te ir tāds sintēze. Autori ekscentriski skatās, un arī tā glezniecība ir patiesa, atraisīta, kas ir ļoti liela vērtība, un arī gleznieciski. Es par jums to nezinu, bet es saviem kolēģiem Mākslas akadēmijā ieminējos, ka man bija jābūt žūrijā, un starp glezotājiem tur ir tāds interesants darbs. Tur viens glezotājs ir uzsūdzojis savu hobby. Jūs tagad laikam beidzat? Es beidzu, jā, man 2 nedēļas palikušas līdz diplomu darbu nodošanai, tā kā es viņu taisnē un dzīvoju rutīnu. Tātad autors, kas jau ir tāds jau manīts, plašāk jau par manīts. Arī apsveicu. Bet tas bija sarežģīti. Mums īstenībā ir 3 autori, kas ir, tā, tikai grūti. Un Ievarta varbūt tās var aiznākt kā lauči. Mēs ilgi svārstījāmies starp cieniem vecumu. Viņš tikko beidz izceptu. Saka jaunu. Es gribu teikt vārdu paldies. Man šķiet, ka tā ir brīnišķīga iniciatīva, un es faktiski vēlējos varbūt atbalstīt, lai šeit muzejā notiktu aktīvi. Tas ir ļoti labs sākums. Un tad vēl ir 3. darbs. Tātad ir jauns, vecāks, mazlietiņi, bet arī vēl jauna. Un tad ir viens tāds mums milzīgs pārsteigums, par ko mēs nebijām nojautuši, nezinājuši un tā. Tad ir šis te, tie 3 darbi Nikolais Kondriatjevs, manuprāt, ļoti izcils darbs. Tas ir sarežģīts darbs, tā iztaisīt intersiju no koka, piemeklēt kopu, šķiedru, krāsu, un tā tālāk, tās pēc tam iekļaut to kompozīcijā, un pati tā kompozīcijas ir ļoti komplicētas, bet labi uzbūvēts. Tur ir 2 simetriski būvēts, viena ir asimetriski būvēts, tā kā var redzēt, ka tam māksliniekam, autoram, tas redzes sloks ir diezgan plašs, un viņam vēl bija kādi tādi, kad bija šeit piestādīti. Protams, žūrija it kā nezināja neko tuvāk par to cilvēku, jo tas vārds laikam parādījās arī Ogrē pirmo reizi nezināms, lai viņi varētu novērtēt varbūt pilnīgāk, un varētu spriest par viņu. Vajadzētu uzzināt, tā kā tas ir Ogres muzeja pienākums, būtu izpētīt, ko tas cilvēks ir darījis, kur viņš ir mācījies, kāda viņam ir tā tehniskā pieredze, bet patiešām tie ir šādi intersijas darbi, ir ļoti vērtīgi. Mēs jau baroku laikā un tajā laikā un mēblēm intersijas, arī taisīt, tas nāk ar tādu senatnīgu pieskaņu, arī tā tehnika, tāda ļoti liela, tāda vēsturisku bāzi. Katrā ziņā plāns ir tāds, ka laikam būs jādomā, ka vienreiz laikam Ogrē arī tāda kārtīgi izsaka. Tā būs, jo ieceres ir daudz, ideju ir daudz, un viņš var izskatīties ar šo daudz, tas ir pamāc. Jo, es dabūju kā saviem amats ienākumiem aizkulisēs redzēt, kādi darbi ir atnesti un kādi darbi ir atmesti. Un tad man pilnīgi likās, ka, nepelnīti, bet, tā ir žēlīgi. Paldies žūrijai, paldies muzeja darbiniekiem, un paldies, protams, māksliniekiem, un izstādi ir atklāta.